Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Nu, pasaka kaut ko čik. Čik. Ir jā, tad ir labi, tad čik darbojās. Intu neslēpies, bet tas viss te ir viss savējie, Johaidī. Nu, redz, kādu mēs tev sarūpējām Sinza aizaru. Sinzātors būs ritīgi lielais. Tu tās savus čimčens mētā pa pasauli apkārt. Tagad jau viņi jau noreklamējās pa televizoriem un rādio, te viņi jau prasa iznomāt. Tu uz nomu laidi? Es izlaidu nomā, jā. Bija kaut kāds bingo vakars, jauna grupa, jauni scepta. Neatminu tagad nosaukumu uzreiz. Un tagad viņiem izīrēja. Bet tad tev varbūt, ka vajag visādas tādas lietas īrēt. Kaut kādas tev ir vesti var izīrēt, kādam cepurīt var izīrēt. Kaut kādu savu to destilātiņu arī kādam izīrē uz vakariņu, zin tā. Jo mazums, zin kā, var visādīgi tie vakari iegrozīties. Varbūt, ka nemaz nav jātais vaļā, zin kā. Tu labāk tu izīrē un miers, vai ne? Jā. Tā šitas jau, viņš jau tā ieietās pamazām ceptiem. To, kas ar tevi saistīs, to visu var izīrēt. Nē. Bet šito te, tu kasti, tu taču niekšā nav ķieģeļi, tu šī tik smagi sintezētājs. To kasti toreiz ņemt līdzi, zin kā, tev viss kaut kas, tev taču visu laiku ir kaut kāds darīšanas, kaut ko fīrēties, kaut ko. Aņķinus ielikt iekšā. Tev salikt visu kaut ko, var visāds vecs lupatas un visu kaut ko. Jā. Nu labi, stāst, ko sadarīja jau? Šitā jau bija tāda sieviešu dienas režīmā tā nedēļa, vai ne? Kāda bija kāds sievišķis arī bija trāpījās? Bija tur vesela zāle, man bija publiskā runa jātais. Tur zin, viņi tā, ķeka uz domu, bet tā, viņi tur... Ķeka uz domu, tu biji ķekavā? Jā. Tev pilnīgi tur tā ņem uz ķekavu tev ņem, jā? Jā, viņi jau sāk kādu pāris dienas ātrāk. To svinēšanu, un tur kungi mazākumā, un tas garmatainās ap 50 kaut kur. Un te kungi sarūpēja tur pārsteigumus. Un tad tu arī biji pārsteigums. un tad viņi tagad ir tās tēvdienas, septembrī, tad tās dāmas tos čaļus kaut kā tur bet sūta. Bet tad tev nevajag tur. Tā, es jau gribētu, jo es viņiem teicu, izgājušā reizē viņi esot braukuši uz alus šito brūzi kaut kur, tur degustācijas un meistarklases. Tu gribētu uz tagad es jau izstāstu, es jau ieziepējos tur jau, varētu tas tēmēt, ka nākamreiz aicina tāpat līdzi. Nē, forši, klausies, forši. Nu labi, bet tas jau bija piekdienā kaut kādā vai piekdienā. Sestdien, ko sadarīja sestdien? Sestdien, gājām vēl pa ledu nogājāmies. Domājam, ka ielūzīsim. Mēs tur pēc pirti un tur noejies ar tām čībām. Domā, ielūzīs, tad tāpat jau ej peldēties. Bet nē, tu turās vēl stabili, kad 20 centimetri biezums ir. Viņš ir tik, cik saulītē tur bišķi pakustas virsslānīts, bet tā pa ledu mierīgi var iet. Nav ko. Īsti. Nē, to nevajag nekur iet, pa kādiem lediem nekur nevajag staigāt. Ko tu tagad, ko tu mūdi? Cilvēki saklausīsies tulītās. Bērniem brīvlaiks, tu ko traksies? Brīvlaiks, pareizi, Johandi. Domā galva. Bet tu jau galvu nedomā īpaši daudz. Tur viss kaut kas iekšā ir. To, kas to runā, tas nāk ārā uzreiz. Nu labi, un vakardien tā bija arī ar garmatainām bija kopā kaut kur, kaut kādā bija kaut kur, tā. Tur, izskatās, ka ir būts. Pie dabas bija. Kaut kāds pikniks uzgrillēt. Bija ārā, pikniks jau ārā, grillēja jau viss jau. Tak tu jau kaut kāds video jau bija redzējis. Sociālos tīklos, ka latviešiem jau zina, kā pirmie saules starptā viss viņš met tās pliks un noziežās ar pretiedegumu krēmiem, ja neapdeg saulē. Jā, cilvēki pat par Rīgas arī pēc tam redzēja, jo te baigi daudz kājām vazājās parasti. Parasti viņi tik daudz nevazājās, bet, uzlikuši saules bilstiem, kafijas ķobīšiem rokās baigie švīti, pavasari baudi šausmīgi. Uznāca jau ar silts diezko. Klausies, tā kā Fredis nav, tu pakavēsies šito stundu, mēs varētu kopā melnā humora topu rekrutēties. Mums ir arī Sinza aizars, un tad tu varēsi arī ritīgi uzmuzierēt, jo tu jau, es saprotu, ka tu trenējies tur ritīgi. Jā, man jau teica, ka atsūtīs arī MP3 kaut kādu failu, kur ir tāda bāze iekšā, un tad pa virsu var meldiņu savējo ietirināt. Jā, tas sūta,
Forši. Klausies, nu labi, tad paklausāmies mūziku vai ne, reklāmu, un tad Mēlo humoru topu, tad sabakstīs, kaut ko. Tā anekdota ar kaut kādā brīdī. Bet, anekdotu var tagad izšaut, zin kā, lai mēs varam pēc tam kaut kā, lai savākt to visu pasākumu. Ja būs sūdīgi, kas arī tā būs, vai ne? Protams. Kad būs tā, kas nav sūdīgi. Tu reic ar skolēnu brīvlaiks, māte sapako dēlēnam somu, tādu cibiņu, kā ceļam līdzi, ko tur tā somā ieliekusi tur maizi, sviestiņu vai ne, kilogramu nagls. Tas dēlēns... Kilogramu nagls ir. Labi. Tas dēlēns tāds, māte, praškām ir. Tu ceļā dosies, apsēdīsies, paņems maizi, uzklās sviestiņu virsū, naglas, arī ieliku, kur ir iekšā. Ieliku. Neuztraucies, tagad ir. Kalambūriskais. Zieči. Labi, lai būtu, jā. Kur tad tas mans čomiņš palika, kaut kur pazūd? Šis nenāk sev. Ziečā! Tas ir unikāli, vai ne? Tu viņam lūdzu, prasi, nē, viņam viss pie vienas vietas. Zieča, kas tas ir? Ko tu dari? Kas tev ir? Ko tu runā, gaitenī? Kas tev runāt ar Ines, ka tev jārunā ir? Tā tev ar manīm jārunā. Kas tev ar Ines, ko runāt par Milānu? Varbūt tikai ūdeni. Tieši tā tev arī vajag. Klausies, ko ķeramies klāt Melnā humora topam, ko? Maiziet, ko te Miglu Mērkeļu sasūtījuši. Ir šo to sasūtījuši ir gan, jā. Es te varbūt gluži visus neizskatītu, daži vēl palika. Bet es domāju, ka ir jau labi. Tu zini tēmu kādu, jā, šodien. Tātad šīs dienas tēma ir rīts pēc 8. marta, vai ne? Protams. Tu izdrukāji man arī kaut ko? Nē, tev nevajag. Es tev lasīšu, tu var tikmēr muzicēt fonā. Tev ir tagad sintēzators, mums Kāzio ir ieprezentējis mums sintēzatoru Kāzio. Baigs smagais. Tā ritīgā smagā klaviatūra, viss tā kā vajag, smuku, paskaties, ko smuks kā, vai ne? Šoreiz tas taustiņš ir smagāks, tāds viņš tā. Viņam tā jābūt, tā ir klaviera, tā ir klaviera, vai ne? Tu vari pasaukt Nauris reāli novērtē šito visu. Viņš jau teica, ka viņš jau arī no rītiem uzlaidīs, un tā kā mums būs ciemiņi, tad ciemiņiem būs ritīga smago Kāzio, varēs nodot uguns. Pagriez skaļāk bišķiņ, lai dzird labāk. Forši, tev ir kaut kāda dziesmiņa savējā tevi? Man ir sasūtīti kaut kādi bīti, bet tur vajag dabūt man neinteresē. Man pa virsu jāuzkomponē ir savējais. Tad parāda kaut ko kaut kādu uzdziet, 8. marta kaut kādu būtību, kaut kādu dziesmiņu. Ja tev jāpatrenējās. Man bija šeit jāpatrenējās. Varbūt to topu. Nolaižam to topu un tad tu uzdziedās mūsu dziesmiņu kādu skaistu. Kas jau izklausās briesmīgi, ka tu mums nodziedās skaistu dziesmiņu. Tagad var nespēlēt kādu brīdi. Tagad es tev palasīšu priekšā topiņu, ja? Ziečiņi klausies, ja? Tātad. Aiziet. Aiziet, es nostrēpsies ūdeni. Nostrēbies gan, jā. Tā, klausies, tātad rīts pēc 8. marta saņēmu visus spēkus un aiznesu puķis atpakaļ uz kapiem. Vai ne? Tulpi sāk vīst, jo Zigis izdzēris tukšu vāzi, vai ne? Daiblons atkal var būt muļķis parastais. Tā, viņš bija tāds īpašais muļķis. Jā, ar diplomu. Tagad Rūda saprata, ka 8. martā ir jāsveic sievietes, nevis jāiet uz skolas salidojumu. Ja? Visdēļ tām bābām, teica Žanis 9. marta rītā rāpdamies ārā no grāvja. Klau, kur es esmu? Tā Vilnis vaicāja. Alvis atvainojās mātei un apsolīja, ka tiklīdz sameklēs darbu, nopirks un atliks vietā visas balzāma pudeles.
Ja? Te labi iet. Redz, tā kā ar mammas vai ne, 8. marta. Sieva nerunā, viņas draudzenes blenža ar atvērtu muti, bet sievas māte čukst ausī šovakar vēlreiz. Nu, tāds vai ne? Gaiss tīrs beidzot var līst ārā no garāžas. Var mierīgi atgriezties darba vietā un turpināt diskriminēt, vai ne? Var turpināt nekustīgi skatīties stūrī un pie sevis teikt, es atcerēšos šo datumu. Andris Bērziņš izmisis lūkojas savā pasē kā spogulī un centās kaut ko atcerēties, bet pasē blakus bildēji, kur bija jābūt rakstītam Andris Bērziņš, stāvēja ieraksts Klārs Cetkins. Ja? Prezidents bijušais. Ja. Vēl darbā šodien. Vēl darbā šodien es vairs nevaru. Ja? Ziedi saņemti, varu atkal identificēties kā Juris. Ja? Un 4 stulpes. Es nesu 4 reizes vai vienā 4. Tas izklausās pēc Jūrģa. Nē, tas nav Jūrģis. Nu, kurš tev patīk? To dodam tiem, kuram kurš tev patīk. Tā, nu, tur, protams, vēl bija, bet es nepaspēju vēl visu izskatīt. No. Tā par to Bērziņu, bet tur sākumā bija par to, var diskriminēt, bet tā vēl bija, par to izlien ārā no grāvi un pa kapiem. Pa to kapi, pa tiem kapiem, tas nebija slikts. Saņēmu visus spēkus un aiznesu puķes atpakaļ uz kapiem. Nu, es domāju, Kārlis, šis mums tāds ir. Viņš arī nav sen bijis. Kārlis mums tāds vispār tik nav. Nav bijis tāds, Kārlis. Es arī nav dzirdējis. Jā. Ok, tad Kārlis. Un Kārlis saņēma balvu, un balvu mums šajā nedēļā piedāvā. Apmeklējums uz kapiem? Nē, Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Ja? Un katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Kārlis saņem dienas balvu dāvanu komplektu no Stenders. Tā viņu kundze varēs berst. Kāpēc tu domā, ka kundze? Es domāju, ka pats. Kāpēc? Tā, viņš tur dāvāja tos ziedus un tam ir muguru. Po ziedus aiztiep apakaļ uz kapiem un tagad paņems kaut kādu spā. Relaksēt sevi ņems un izrelaksēs. Tieši tā. Viss super. Rītā atkal melā humora tops. Kopā, protams, kad ar Stenders. Ja? Un pēc brīža tad mēs paklausīsimies kādu kolosālu zieču kompozīciju, vai ne? Ieksperimentē Sintiķi jauno. Jā, tieši tā. Tikmēr, lai viens cits meistars mums padzied, vai ne? Un to pēc tam tu, ja? Okay. Tu jau var normāls meistars, vai ne? Kā tā? Kaldināsim. Tā, ko, Zieča? Aidā! Dziedās mums tagad kaut ko, ja? Tev ir tā, tu esi uztrenējies, ja neesi vēl. Bet tā, dziedāt... Tā, tur jau savu līriku jāizdomāja. Man tagad cik ilgi mēs gaidīsim to, ka tu beidzot sāksi dziedāt dziesmas? Man kaut kādi panti ir, bet tajā muskulatūrā, ka vienlaikus darīt divas lietas. Tu nevari. Kas tev ir? Tu spiedi un viss, un tu mierīgi mauc, Cik labi. Kā tevi atrād? Liecies mierā, nebūs tev. Es jau jūtu, ka nebūs. Nevis, ka jūtu, bet skaidrs, ka nebūs. Koncentrējies uz taustiņiem un vēl atcerēties to paurīt to sakāmo. Nav iegājies. Vajag iemācīties. Vajag samācīties. Tas ir tā ir tā problēma, ka tu atdod tu iedod savu instrumentu, tu atdod kaut kādam tur džekam, ja? Labi, izīrēji vienreiz, labi. Paklau.
Davai, labāk lietas nostot mierā mūsu jauno kolosālo Kāzio. Paņem šito te kalendārīt. Izskatīsim kalendāru. 2 nedēļas nav skatīts. Tur ir vīru žurnāli. To vīru joks, jā. Jo tad lai tev ir kāds joks, savādāk tu stāst mums kaut kādas pilnīgas stulbas, nesmieklīgas aņuks jau. Davai vecus, un pie kam vecus, kas ir svarīgi. Tā, paskaties, tagad ir, kurš ir pēdējais, tagad, iedod man, es tev parādu. Nē, Pagaid, tur jāsaka no paša sākuma. Tā. Tur ir izplēstas lapas. Tieši tā. Vispār vecāņu, viņi jau ir arī jāstāsta, jo jaunie jau lai zina. Jo kur ir apstājies visi februārī, vai ne? 21. februāri joks bija tāds. Iespējams, ka tev noderēs, ja? Tātad 21. februāra joks bija sekojošs. Dzenu kanģu, bet tā maita negrib iet prom. Ja? Redz, tas ir priekš tevīm, tev šitāds joks vajag dīrāt, saproties. Un viss. Tā, labi. 22. februārs. Mēs 22. februārī esam apstājušies. Tad Fredis aizbrauc atvaļinājumā. Viens tur bija pa daci, kad iznāca no cietuma. To Fredis, ko lasīja, tas bija ģeldīgs. Vismuļķīgākā izvēle parasti tiek izdarīta ar visgudrāko sejas izteiksmi, jo to jums apstiprinās ik viens viesmīlis, krupjē, pārdevējs, konsultants un dzimtas nodaļas darībnieks. Sūds ārā. Jā. Ārā. Tā, Krāsni. 24. februārs. Paskaties, kā mēs esam, cik sen mēs neesam nojokojušies. 24. februārī joks bija tāds. Nav viņš man nekāds čalis, bet kas tad? Tā vienkārši orgasma kolēģis. Uzredzēšanos. Šis nebija smieklīgi. Varētu pasaukt uz raidienu, kādreiz aprunāties ar to, kas apkopojas arī. Nē, nevajag. Nākošais, 25. februārs. Ja paņem 4 miljonus lielu kredītu, tad to atmaksāt vajag 25 gados. Ja nozog 4 miljonus, jāsēž 7 gadi. Šī doma man nekādu nedod mieru. To tu vari sev izmantot. Es tev došu. Kabatājs ievalocīšu kaut ko. Šitos vēl daudz maz jēgā. Tā. 26. februārs. 26. februārī vēls vakars. Vīrs sēž pie datora, pēkšņi no aizmugures jūt pieskārienus. Pagriežas, sieva stāv kaila un maigi skatās. Viņš atvaino mīļā, dators ir aizņemts. Tev vajag tādu? Iedod. Tavos kaut kādos sievišķu sajietos, varbūt arī šitais noderēs. Tā kā gadienās sausē attējā arī viņu var izmantot. Nē, šitas ir baigi pa mazu. Tā, slimnīcas palāta, māsiņa. Steidzam atnesiet pīli, blakus gultā pēc operācijas pie samaņas nāk Rabinovičs. Un man arī lūdzu gabaliņu. Vecais stulbais joks. Ārā. Tur gan bija. Bišķiņ citādāk, bet labi. Tā, 28. Paskaties, 28. datumā. Pievienojiet 2 dienu maratonu. Pievienojieties 2 dienu maratonam bez alkohola. 29. un 30. februārī nedzeram. Jā. Uzredzēšanos. Tā, ko? Iecērtam iekšā martā. 1. marts pa Ivariem joks bija tāds. Znot sievas mātei, jūs šahu spēlēt, protat? Ja prastu, neatdotu karalieni zirgam. Briesmas, kas šitas ir? Labi, 2. marts. 2. marts. Joks tāds. Viss. Es no tevis aizeju. Tu esi azartspēļu atkarīgais. Sadaram uz $200, kad tu atgriezīsies. Tev vajag tādu? Nē, nevajag tādu. Nevajag sūdz, nevajag turēt tā. 3. marts. Pagaidām mums nav neviens.
No tā brīža, kad Fredis aizbrauca atvaļinājumā. Vīrietis 5 no rīta patausta pa labi, neviena nav. Pa kreisi arī neviena nav. Paceļ galvu, paskatās un saka, ko stāvam, ko gaidām. Tev vajag šitādu? Nē. Tā, labi, 4. marts. Jums vajadzētu izkāpt no komforta zonas. Advokāta kungs, vispirms atrisiniet jautājumu par manu izkļūšanu no zonas, bet pēc tam jau domāsim par komfortu. Ak, Dievs, kur dabūn šitādus visādus? Tā, vai tikai mums nevajadzēs ņemt kaut kādu un paņemt kaut kādus stulbos jokus? Uztaisīt. Amerikāņu repers Kanye Wests nomainīs vārdus Koļa īsts. 6. marts. Vajadzēja klausīt Rabinovičam, jebkuram. Šīs nav nemaz tik slikti, jā. Vajadzēja klausīt Ziečam, kuram, jebkuram. Labi, šito atstājam. 7. sestdien. Tā tava cepure man nemaz nepatīk. Tā vīrs saka, ja, sieva. Nu, nevaru taču es uz galvas nesāt alus pudeli. Šis ir, šis lai paliek, ja? Ja tu gribi tev šeit... Šito tev iedot? Jā. Iedot tev, ja? Nē, lai paliek šeit. Šitas vēl, Nē, labi, es tev došu. Viņš tāds pa vidu. Bet nav. Es varu pēc nedēļas savākt arī, lai paliek uz nedēļu te. Tā, vakardien pa Dagmārām, pa 8. Veselības ministrija brīdina, ekonomēšana uz sievietēm novad pie onānismā. Uz redzēšanos, to tu sev paņem. Tas tev ar garmatainajām, ka tev būs tusiņš, tu varēsi. Nu, un šodienas joks pa Evaldiem. Nu, ko tad tagad pa Evaldiem? Garstāvoklis lielisks, sēž vannā un ķer uz zīves. Ik pa brīdim ienāk ārsts. Ak, Dievs. Labi, viss. 2 joki. Vajadzēs uztaisīt bet tā ir viens joks nedēļā apmēram tā, vidēji šitais te iet, vai ne? Varbūt, ka vajadzēs, kad melna topa tā arī, lai sūta tikai tādus, dumjās. Debilisms kaut kāds. Nu, droši vien, ka tā kaut kas tāds arī būs kaut kad jādara savādāk jau. Nu, ko tas savādāk, vai ne? No. Labi, klausamies no DJ Murga repertuāra kaut ko, ja? DJ Murga? DJ Murgs, jā. Tas ir labs. DJ Murgs mums ik pa brīdim piedāvā kāds kolosāls kompozīcijas. Ceru, ka kādreiz tas visām dāmām aizgājušajos svētkos. Žēl, kad nebija pirms svētkiem šitais gabals, bet nekas. Viņš jau saglabāsies arhīvā un ik gadu viņu varēs drījāt. Un tad pēc gada, jā. Jā, heida. Ar tevi mēs pēc nedēļas, jā? Zieču. Jā. Un visu labu, tiekamies vēl bišķiņ mūziku, tur būs arī reklāma, jā. Un tiekamies jau rīt, un rīt kopā ar Fredi pilnīgi noteikti, jā? Super, prīmā. Dziesmas skaļāk, atā. Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur nebītīs rozes un nesāpēs sirds. Es ceru, ka kādreiz man dārziņš būs, kur nebītīs rozes un nesāpēs sirds. Reiz ziedošā dārzā es iegāju.